Vērotāju piezīmes. Tikko kā nesen uzradās informācija, ka žurnāls ir nopublicējis maksas rakstu. Es to nelasīju par maksu, bet es papētīju to visu apkārt. Un ko cilvēki domā par to? Raksts ir par vienu cietumnieku, kurš ir apprecējies ar kaut kādu sievieti, kura studē doktorantūru, bet viņa ir dīvaina. Dīvaina tādā ziņā, ka viņa ir apprecējusies ar cietumnieku, kurš sēž par vismaz 2 slepkavībām. Cietumnieks ir veicis 2 slepkavības. Pirmā bija kaut kad senāk, kad viņš upurim nogriez galvu, un otrā bija arī sen atpakaļ 2001. gadā, kad tas cietumnieks vēl ar vienu savu kameras biedru sākumā izvaroja un pēc tam nogalināja savu vienu citu kameras biedru. Lūk, kas ir interesanti šajā stāstā? 2 aspekti. Pirmais, kāpēc sievietei rodās tāda slimīga interese apprecēt cietumnieku, slepkavu, izvarotāju. Un otrs aspekts, kas ir ļoti interesants, ir tas, ka izrādās, ka šis cietumnieks savā cietumā precās nevis pirmo reizi, bet jau otro. Un man ir aizdomas, nevis aizdomas, bet tādas domas, kā vērotājam, vai tas varētu būt saistīts ar to, ka tās laulības ir cietumnieka stratēģija, kā tikt laukā no cietuma, jo tur kaut kur bija internetā informācija, es vēlreiz saku, es nezinu, nepārbaudīju, neesmu verificējis, es tikai uzdodu jautājumus, vai tas tā ir, varbūt jūs zināt. Bet viņš jau esot vienu reizi precējies, esot cietumā ar citu sievieti, un jau bija lūdzis, lai viņu apžēlo. Bet tas, cik es saprotu, tika noraidīts, un viņš turpina sēdēt. Kas ir interesanti, ka pirmo reizi es te skatos internetā, ka viņš bija precējies, ja nemaldos, 2008. gada oktobrī. Un tagad ir 26. gads, bet kurā gadā viņš ir apprecējies ar to savu otro sievu, es to neesmu pētījis, jo man tas īstenībā neinteresē tie gadskaitļi. Man tikai interesē tas, kas ir tā motivācija. Viņam visdrīzāk, lai tiktu ārā. Bet kas ir tā motivācija tai sievietei? Cik es saprotu, viņa ir invalīda ratiņos, bet it kā ar galvu viss ir kārtībā, jo viņa studē Rīgas Stradiņu universitātē, laikam doktorantūrā, ja es nemaldos, bet tas ir interesanti saprast, jo it sevišķi Amerikā es esmu lasījis, ka ir vesels lārums ar sievietēm, kuras sarakstās ar cietumniekiem, ļoti bīstamiem, kas ir sērija veida slepkavas, tāpat kā šis, kas ir kaut kādi tur maniaki un slepkavas, bet kas ir tas motīvs, kas viņa, un tas draivs, kas viņas virza, tas ir ļoti dīvaini. Varbūt jūs to zināt, varbūt atstājiet kaut kādu komentāru vai jautājumu, jo es vienkārši uzdodu jautājumus. Tās ir manas kā vērotāja piezīmes, un būtu interesanti zināt arī citu cilvēku domas. Paldies!